Esam šeit, lai kliedētu dažus mītus par dakstiņiem. Stāsta, ka esot ļoti smagi, dārgi, varot sagrūt māju. Daļa taisnības tur ir, smagi viņi ir, protams, salīdzinot ar citiem segumiem, bet ne visiem. Bet jāņem vērā fakts, ka jumta konstrukcijas pamatā tiek reiķināts uz citām slodzēm, kas ir sniegslodze, vējslodze, kas ir daudzkārt lielākas nekā jumta seguma pašsvars. Ja. Pašā pamatā būvnormatīva nosaka vismaz 250–300 kg/m², tātad šī te dakstiņu slodze ir ļoti minimāla, ja, kas patiesībā viņa pat ietekmē jumta konstrukciju pozitīvi, jo šis te svars, viņš zināmā mērā piespriego koka konstrukcijas, kas piešķir viņām stabilitāti, un līdz ar to lielāku noturību varbūt vētras laikā, lai novērš šo te līganumu, ja, koka konstrukcijām. Un es gribētu uzsvērt to, ka nav stabilāka jumta seguma, kas būtu izturīgāks tieši vētrā, jo dakstiņš katrs ir jāķēts viens otrā, viņš ir pietiekami smags. Pats drošākais jumts, kas spēj izturēt nepastāvīgas laika apstākļus. Mārtiņas, skatos, ka dakstiņiem ir plašs krāsu spektrs. Krāsu spektrs ir diezgan plašs. Pašā pamatā šis ir māla dakstiņš, tā ir keramika, tā mēs viņu saucam. Ja. Tātad tiek iepresēta keramika attiecīgā formā. Un tad, teiksim tā, šis ir naturāls, šis ir bez virsmas apstrādes. Ja. Un tad ir dažādas tādas krāsas, ja, kas ir šī brīža tops, kas ir antracīts, pelēks, brūns. Jā, un šī te krāsa tiek uzklāta pirms dedzināšanas. Šī krāsa nekad nezaudēs savu toni visā eksploatācijas laikā. Šie ir angubēti dakstiņi, bet šie te, kas ir tādi spīdīgie, tie skaitās glazēti, vai kā mēs viņus saucam, cēl angubēti. Ja? Un šī te viņu virsma faktiski ir kā stikls. Un līdz ar to tur nekas neķerās, ne sūnas. Esmu dzirdējis, ka dakstiņi esot ļoti dārgi. Vai tas tā ir salīdzinot ar citiem jumta materiāliem? Dakstiņš noteikti nav lētākais jumta materiāls, tas ir fakts, bet pie šī brīža apstākļiem dakstiņa cena sākās no cenas, kur ir labas kvalitātes metāls apmēram. Līdz ar to cilvēki, kas izvērtē, varbūt es likšu labas kvalitātes metālu vai dakstiņu. Attiecīgi, un ir ļoti daudz klientu, kas ir izvēlējušies tieši šādu soli. Arī no nekustamo īpašumu vērtēšanas viedokļa dakstiņu jumts piešķir attiecīgi procentu palielinājumu uz vērtību. Jā. Ēka kļūst vērtīgāk. Ēka kļūst vērtīgāk, jā. Kādi ir tie mājas darbi, ko es varētu izdarīt pats pirms ķerties pie dakstiņu uzlikšanas? Pats galvenais mājas darbs jau noteikti ir latojuma konstrukcijas izveide, ja, kur ir jāievēro noteikts solis, un arī viņi ir jāizlīdzina, lai dakstiņa virsma izskatītos maksimāli līdzena. Un tas arī pats sarežģītākais. Edvīna, esam vietā, kur ir ļoti daudz dakstiņu. Jā, kā redzu. Kur mēs atrodamies? Jūs atrodaties pie mums vairumtirdzniecības bāzē Vinteko, kas piedāvā ļoti daudz jumta seguma veidus, kā arī viens no viņiem ir Wienerbergers, ko jūs arī redzat. Mēs esam pieraduši, ka dažādām pilīm un citām vēsturiskām ēkām jumtus sedz dakstiņi, bet vai cilvēki arī modernajām ēkām izvēlas šo jumtu? Jā, un tieši šis profils ir arī modernajām ēkām, ko jūs šeit arī redzat. Tas ir Figaro 11 antracīta krāsā, kas ir šobrīd arī populārākais un modernākais, ko cilvēki šobrīd izvēlās. Ja esmu nolēmis savai mājai likt dakstiņu jumtu, kāds ceļš pareizi būtu ejams? Griežos pie Vinteko? Jā, sazinieties ar mums, ja jums ir jau gatavs jumta projekts, tad atsūtiet viņu, mēs veicam bezmaksas aprēķinus, piedāvājam visu pilnu komplektu, jums ir nepieciešams, lai jūs visu varat iegādāties vienā vietā, pasūtīt, un tad jau mēs visu piegādājam un visu uzreiz var uzmontēt. Wienerberger dakstiņus var pasūtīt pie mums Vinteko, ieiet mūsu mājaslapā vinteko.lv, tur ir plaša informācija par viņu, vai arī vislabākajos būvmateriālu veikalos Latvijā ir izvietot arī mūsu stendi ar šo dakstiņu paraugiem.